Stoicisms. Šodien parunāsim par stoicismu. Stoicisms ir 3. gadsimtā pirms mūsu ēras senajā Grieķijā izveidojusies mācība, kuras pamatā ir pārdomas un pieņēmumi par fiziku, cilvēka dabu un ētiku. Kā cilvēkam vajadzētu uzvesties. Un tā pamatdoma ir par to, ka cilvēkam, lai viņš varētu orientēties esošajā pasaulē, vajadzētu attālināties no savām emocijām, no jūtām, kuras viņā rada haosu, un attālināties no šīm jūtām, tad viņš varētu nonākt līdz patiesībai, skaidrai pasaulē, sev apkārt un sev iekšā. Pazīstamākie mums zināmie stoiķi ir Marks Aurēlijs, Epiktēts, bet šo vārdu zināšanas maz nepalīdzēs. Vienīgais, ko es ieteiktu, ja jums tiešām gribas sākt pētīt stoicismu, tas ir Marka Aurēlija meditācijas, jūs varētu papētīt. Tie, kas uzmanīgi klausījās manas iepriekšējos stāstus, noteikti jau pamanīja šo sakarību. Tas, kas stoicismā ir noteicošais, ļoti līdzīgi arī atsaucās budismu praksēs un teorijās. Proti, atteikšanās no vēlmēm un emocijām, lai sasniegtu iekšējo skaidrību budismā, un atteikšanās no jūtām un emocijām, lai sasniegtu skaidrību stoicismā. Tad kaut kas kopīgs. Un jā, abi šie te virzieni, jeb abas plūsmas, ir izveidojušās mazliet dažādos laikos, kaut gan tuvā laikmetā. Ja budisms ir 5. gadsimts Indijā, pirms mūsu ēras, tad stoicisms jau ir 3. gadsimts, kad idejas ir attīstījušās. Un tie, kas zina iemeslu, kāpēc Eiropā, Indijā, Vidusāzijā attīstījās ideju apmaiņas plūsma, un savukārt Amerikā neattīstījās, tad skaidrojums ir tāds, ka, ja apskaties uz Eirāzijas kontinentu, tad viņš ir tāds plakans, gareniski. Līdz ar to vienādas laika apstākļu joslas ir izstieptas daudz tūkstošu kilometru garumā, bet Amerika gareniski. Kanāda, ASV, Meksika, Centrāla Amerika un Dienvidamerika, Brazīlija, Argentīna. Viņi visi gareniski. Līdz ar to cilvēkiem vieglāk ir ceļot savā laika joslā, jo dzīvnieki, kuri dzīvo, piemēram, tie, kas viņus pārnes un arī medīt ir vieglāk tieši tādi pierastos apstākļos. Savukārt, ja jūs ceļojat gareniski, tad jums mainās augstums uz karstumu, atkal uz augstumu. Tas uzreiz sarežģīja jūsu ceļošanas iespējas. Tātad 5. līdz 3. 2. gadsimts pirms mūsu ēras. Visā mūsu kontinentā, visos galos attīstās dažādas idejas, dažādas skolas, un tajā pašā laikā jūdeisms guva savu attīstību un, protams, pamazām cēlās Romas impērija. Bet Grieķija vēl nebija mirusi, Grieķija vēl bija diezgan stipri spēkā. Jūs atceraties, tas laikmets, kad darbojās Aleksandrs Lielais, un Grieķija vēl bija viena no tādām spēcīgākajām mūsu kontinenta, nevar teikt valstīm, bet tādiem veidojumiem. Un līdz ar to Grieķijā ir daudz brīvu resursu. Protams, tas balstās uz verdzību, jo domāt spēja cilvēki, kuriem ir brīvais laika resursi, un tie pārsvarā bija augstmeņi, tie bija kaut kādi cilvēki, kuri vietā citi izdarīja darbu. Jebkurā gadījumā cilvēkiem ir laiks domāt, veidot skolas, attīstīties un ieguldīties savā izaugsmē, un veidojās dažādas skolas. Un cilvēki, protams, pētīja
kādā veidā sasniegt laimi. Šī gadījumā cilvēki domā, kā sasniegt laimi vai ar skaidrību mieru. Un šeit bieži stoicisma skolas pretstata epikūrismu, bet es vairāk skatos, ka viņi ir viena koka dažādi atzari. Es neredzu īstas atšķirības, tāpēc, ka epikūrismu pētījumu meklējumu centrā ir cilvēka laime, kā cilvēks varētu justies labi, sevi ierobežojot vai savas vēlmes apslāpējot un iegrožojot. Un tātad tā pati ētika ir visa centrā, kā ir arī stoicismu. Atšķirība tātad ir viena gala mērķi. Epikūrismam tas ir cilvēka laime, labsajūta un kvalitīva dzīve, tad stoicisma centrā tas ir miers, vispārējās pasaules izpratne un sakārtošana. Tā kā gluži pretstatīt esmu tā viss nepiekrīstu, kad varētu pretstatīt. Tātad stoicisms pēta cilvēka dabu. Un stoicismā tiek uzskatīts, ka tieši emocijas līdzīgi kā arī budismā ir tā cilvēka nelaimju un hausa un negatīvo tendenču cēlonis. Un lielā mērā jāpiekrīt ir. Un, protams, vēl neiet tik tālu, kā 19. gadsimta pētnieki ar domu, ka tas ir mūsu dzīvnieciskās pagātnes atavisms vai rudiments, varētu teikt drīzāk. Bet uzskata vienkārši, ka cilvēkam piemīt tādas emocijas, un kā tad varētu cilvēks labi dzīvot, viņam būtu jātiek galā šīm emocijām, jāierobežo viņas un kaut kādā veidā jāizdomā tāds sadzīves modelis ar citiem cilvēkiem, kur emocijas nedominētu un neņemtu virsroku. Un šeit tātad varētu divas lielas tādas sadaļas nodalīt. Stoicismu, arī epikūrismu principā. Viena būtu tātad pasaules uzskata par to, kāda ir pasaule un cilvēka daba. Viens lielais tāds klāsts. Un otrs ir tā saucamā ētikas sadaļa, jeb kā tad rīkoties, ko darīt, kā pareizi dzīvot savu dzīvi, lai sasniegtu mums nepieciešamos mērķus. Kad skaties stoicismu nostādnes, viņas, protams, izklausās vairāk kā tādas pašpalīdzības grāmatu deklaratīvi izteicieni, deklaratīvi noteikumi, bet tādi viņi arī ir, jo, protams, psiholoģija tajā laikā vēl vispār nebija pat aizmetnī, un tāpēc mehānismi kādā veidā, piemēram, realizēt kaut kādu to nosacījumu. Ja tev dzīvē ir grūtības, tad ar godu sagaidi tās un ar cieņu iznes cauri, tās padarīs tevi stiprāku. Tie ir tā kā deklaratīvi manifesti, bet kāds mehānisms vai cilvēkam ir resursi, tam tas netiek apskatīts stoicismā. Pamatdoma ir, kā tev vajadzētu rīkoties, un tad pats tu meklē vai ej pie skolotājiem un meklē veidu, kādā veidā realizēt savā dzīvē šīs patiesības. Daudzas stoicismu prakses ļoti sasaucas ar budismu tāmšām praksēm. Tas ir atdalīšanās no sociuma kaut kādos brīžos, tad, kad tu gribi iepazīt vairāk sevi, kalpošana citiem, atklāta, godīga attieksme pret saviem biedriem, draugiem, jebkuru cilvēku, pareiza un tāda laba attieksme pret dabu. Arī attieksme pret sevi, tīrība, ētika, savu fiziskā attīstīšanu un savu fizisko spēju uzlabošana ar mērķi sevi nostiprināt un iegūt sevi savā dzīvē tādu ietekmi no sevis paša, kura pārvarētu citu kaut kādu ārējo faktoru spēju tevi ietekmēt. Bieži
stoiķiem piedēvē tādus uzskats par emocijām, kas ir pretrunā ar realitāti. Piemēram, ka stoiķi noliedz emocijas un vēlas tikt no tām vaļā, bet tā nav patiesība, kaut arī tāpēc, ka stoiķi ir loģikas sekotāji, un viņi ir materiālistiskās dabas kā primāra avota visā pasaulē sekotāji, līdz ar to diez vai kaut kas, jebkas, kas ir neloģisks dabā, būtu loģisks stoiķiem. Un šī gadījumā runa ir stoiķiem nevis par emociju noliekšanu vai emociju apspiešanu, bet kontroli, emociju kontroli caur praksēm, caur dažādām praksēm, kuras iemāca pamazām kā pilienus spainī, bagātinot tavu iekšējo spēju un tavus resursus līdz tam momentam, kamēr tu jau spēji daudz vairāk nekā iepriekš pārvaldīt savas emocijas, neļaujot tām kontrolēt savu dzīvi, bet savukārt kontrolējot savu dzīvi caur savu saprātu un caur savām apzinātām vajadzībām un vēlmēm. Tas ir stoicisms pamatā. Un kāda filozofijas skola tev visvairāk piesaistījusi? Pastāsti.